gada konference ir veltīta motivācijas tēmai, kas ir ārkārtīgi svarīga sociālajā darbā. Ļoti bieži mēs savā ikdienā dzirdam motivāciju, mēs lietojam šo vārdu motivāciju, bet vienlaicīgi katrs tajā vārdā ietver kaut ko citu. Un mēs gribējām paskatīties dziļāk, kas ir šī motivācija, gan no tā aspekta, ko tas nozīmē sociālajiem darbiniekam, kas viņu pašu motivē, kas ir tas, kas viņu virza, kas viņu notur šajā profesijā, un paskatīs arī no klienta aspekta. Jā, mēs it kā motivējam, mēs cilvēkam sakam, dodam kaut kādus paraugus, piemērus, stāstam, mēģinam izprast to viņa domu gājienu, lai šo motivācijas ceļu, šo labirintu tā kā palīdzētu veidot. Bet kāda ir tā robeža, kad mēs no motivācijas pārējām uz tādu manipulāciju? Tā ir ļoti būtiska. Un man jau liekas, ka šeit ir tas cilvēka iekšējās izpratnes, iekšējās emocionālās inteliģences jautājums. Kā es esmu jauns sociālais darbinieks un vienlaikus arī students, tad šobrīd man šī motivācija ir gana daudz, kas attiecās uz klientiem. Tad noteikti, ja tu pats esi motivēts strādāt un darboties, tad tas nav arī grūti viņus iedvesmot un darīt lietas uz priekšu, mainīt savas dzīves. Šī gada konference esam aicinājuši ne tikai praktiķus, ne tikai sociālā darba veicējus, bet arī mazliet ārpus jomas, jo sociālais darbs ir starpdisciplināra joma. Sociālajiem darbiniekiem ir svarīgi tas, ko viņi dara ikdienā, kā viņi strādā ar klientiem, kā viņi pieļauj kļūdas, kā viņi mācās no kļūdām, bet arī ļoti svarīgi ir domāt par savu dzīvi ārpus darba vides, kā sevi atjaunot, kā sevi stiprināt. Tas, man liekas, bija pats svarīgākais, kas mums arī ikdienā ir jāmācās, izejot ārpus darba vides, kā es savu darbu atstāju darba vietā, un tad pēc tam es arī esmu cilvēks. If I were a painting captured on canvas, alone the broken. Tās pamatvērtības ir, protams, šī spēja saklausīt, spēja sadzirdēt, vēlme palīdzēt un vēlme sadarboties. Jo tikai sadarbojoties sociālajā darbā, mēs varam palīdzēt klientam, mēs varam spēt saklausīt, kas ir tas vajadzīgais un visos līmeņos, ne tikai mikropraksē, kad ir tiešais darbs klientu, bet arī makropraksē.